Start. Tātad šodien nodarbības notiek sadarbībā ar Autas novada pieaugušo izglītības un informācijas centru, kā arī skolotāja resursu vietni mana klase.wikis.com. Mūsu, tātad nodarbības saucās interaktīvas nodarbības ar neapkodu, un šo nodarbību vadīšu es Gatis Širšņevs, bet pie prezentācijas veidošanas ir arī piedalījies mans kolēģis Frīdis Šalcevičs, tādēļ viņš šeit ir minēts. Viņš gan solīja, ka varbūt arī pievienosies, bet, viņam šodien bija nodarbības Rīgā, tad skatīsimies, kā būs. Dodamies uz priekšu. Jā. Kas tad ir, kādā veidā darbojās šis te servis neapod, darbojās līdzīgi, kā darbojās servis Jetings. Jums ir ielādēta prezentācija, tā ir pievienotas dažādas interaktīvas lietas, un šeit būs arī tādas lietas, kādas varbūt nebija servisā Jetings, un līdzīgi kā Jetingā šo te prezentāciju nodod skolāņiem, tikai atšķirībā no Jetinga. Šeit prezentācijas beigās mums būs iespēja redzēt pilnīgi katra skolnieka sasniegumu. Kas vēl ir labi šim servisam, ka viņš ir pieejams praktiski no visām mobilajām ierīcēm. Es biju ielicis arī nelielu video, kā šo servisu uzstādīt Android ierīcē. Vai kāds mēģināja savā Android ierīcē ieinstalēt šo te aplikāciju neapkodu? Saka, nē, varbūt interesē, kur saka jā? Jā. Lūk, tie, kas mēģināja viņu tajā Android ierīcē ieinstalēt, un ja jums gadījumā ir kāda planšete, tad to tev nolieciet blakus, jo tā kā mēs mēģināsim skatīties, kā tas servis darbojas reāli dzīvē, tad varētu būt interesanti, ka jūs mēģinātu šajā sesijā ieslēgties ar kādu no savām mobilajām ierīcēm. Es domāju, ka šis servis ir pieejams praktiski uz visa veida mobilajām ierīcēm. Tātad, šeit ir tā īstumā aprakstīts, kādā veidā notiek darbības ar šo servisu, bet es to arī visu reāli rādīšu praksē. Un jautājums, vai kāds jau ir mēģinājis šajā servisā pieregistrēties? Jā, daži saka, nē. Nē. Katrā ziņā tā reģistrācija ir ļoti vienkārši, jo tu reģistrēties gan ar Google kontu, gan ar Microsoft kontu, kā arī, bet to es visu arī tuņās rādīšu. Tātad, ja kāds vēlreiz atgādinu, ja kāds gribēs mēģināt šo rīku dabūt savu Android ierīci, tad es esmu tur tajā mūsu materiālu lapā arī tur sagatavoju nelielu video, kā to
izdarīt. Es domāju, ka šo visu, kas šeit ir rakstīts, es jums reāli rādīšu praksē. Domāju, tā, lūk, šeit mēs redzam, kāda ir tā reģistrēšanās, un ka tagad tie, kas nav reģistrējušies, var iet lapā neapod.com, adresi tuņas ievišu lapā. Tā. Un varat mēģināt, tie, kas nav reģistrējušies, viņām vienkārši piereģistrēt. Dosim tam kādu nelielu laiku. Tā, man ir kāds jautājums ienācies. Ilona, jūs visu laiku ceļat roku, tu vai duci, jā, viss kārtībā izdevās, jā, sapratu, viss kārtībā, jā. Vai vēl tāds, vēl kādu mieklīt uzgaidīsim, ja nu kādu gadījumā cenšās to parīt, jā. Dan saka, Māra ar saka, kad ir piereģistrēsies. Ir. Jā. Kā ir. Es domāju, ka mēs varam lēnām doties uz priekšu. Ja kāds neuzspēja, vēlāk vēl mums būs laiks, kā to izdarīt. Tā. Un te viena interesanta lieta, ko es arī parādīšu, ka šim servisam ir maksas un bezmaksas versija. Es īsti nezinu, kā ir tad, ja esat tikko reģistrējies, es pieļauju, ka jaunajiem lietotājiem uz kādu laiku, uz kādu dienām tiek piedāvāta goldu versija. Vai kāds to pamanīja, vai tā ir? Es vienkārši esmu šajā servisā jau agrāk man interesē, vai jūs kāds nepamanījāt kādu versiju tiek piedāvāt šiem jaunajiem sudraba, jā? Zelta jums netiek piedāvāta. Tomēr, jā? Aha. Bet, atcerēsimies. Bet tā ideja ir kāda, ka ja jūs uzaiciniet šķiet, 7 kolēģis, lai šajā servisā iereģistrējas, respektīvi, šeitajā lodziņā es arī to, tad jūs dabūniet zelta kontu uz 6 mēnešiem. Te ideja kāda, tā kad sāksies mācību gads, dāmām ir jāpieiet pie informātikas, informātikas skolotāji, un jāpasaka, ka vēlas kolēģiem par šo servisu izstāstīt, jāuzaicina viņus uz neapodu, un jūs iegūsiet zelta kontu uz 6 mēnešiem. To es tuņās, es priekšēšos, es rādīšu, bet es nezinu, kā man arī ir šis te sudraba konts, bet man šajā mirklī uz laiku darbojās arī zelta konta iespējas,
un mēs apskatīsimies, vai jums arī ir tieši tāpatās. Dodamies tālāk. Šeit ir tās galvenās sadaļas, kas ir servisā, biblioteka, rādīt, gan ir pieteikties sesijai, izveidot prezentāciju un piekļūt klāt visām sesijas atskaitiem. Jā, un vēl, kas ir labi, ir pieejama arī dažādu jau interaktīvu nodarbību galerija. Tur ir gan nodarbības ar maksu, gan arī bezmaksas. Es domāju, ka es tagad uzreiz jau slēgšos klāt šai neapkodu videi, un sākumā mēs paskatīsimies, kādā veidā šo te nodarbību var izveidot, un pēc tam arī pašās beigās mēs mēģināsim kādu reālu sesiju norealizēt dzīvē. Es ļoti ceru, ka mēs iekļausimies laikā, bet pieļauju, ka šodien varētu nedaudz laiks tikt pārsniegt, bet es cenšīšos ļoti iekļauties. Tā, tagad es mēģināšu kopietot savu ekrānu. Jevgenija, nesaprotu drusku jūsu jautājumu. Tā, man interesē, vai jums tagad ir redzams neatpod ekrāns. Aha, skatos, ka ir redzams, tad ir izkārtībā. Lūk, šādi izskatās, kad esam iegājuši mājas lapā. Patiesībā lapa sākotnēji izskatās drusku savādāk, bet es nezinu, kāpēc man automātiski pāriet uz šo te. Sākumā ir šāda te lapa, jā, un tad varam iet šeit uz izveidot skolotāju kontu, un tad arī šeit ir vairāk varianti. Un šajā gadījumā man jau ir savs konts, un es viņam pieslēgšos ar savu. Jā, jums ir, es pieļauju, ka jums varētu būt, jā, viņas parādīšu. Tas ir viens variants, un otrs variants ir, kad tā mazu mirklīti. Kad varētu būt, kad ir arī šāda te lapa, ja, kur arī varam, ja mums ir šis te Google konts vai Microsoft konts vai ne, vai man šādu, es iešu ar savu Google kontu. Un, lūk, šī ir tā lapa, kurā mēs esam iekšā, tad, kad esam servisā reģistrējušies. Un šeit jau ir tās sadaļas, kuras es jau rādīju un jums minēju, un pašā slēgumā es došos uz sadaļu Māja library, ja mana biblioteka, kur glabājās visas manas izveidotās interaktīvās prezentācijas. Redzam, ka man tās ir vairākas, un uzreiz jau teikšu, ka tas prezentāciju veidošanas princips ir samērā līdzīgs, bet vienīgi vēl būs dažas papildu iespējas. Lai mēs izveidotu
jaunu prezentāciju mēs tiešām uz poziņu New. Un tad tā, es esmu atpakaļ, un tā galvenā lieta bija, kāpēc bija pauze, tad, ka šeit ir drusku pamanījies. Šajā gadījumā mēs to prezentāciju uztaisījām kā slaidshowu, bet lai mēs dabūtu slaidus kā slaidus, mēs vienkārši to prezentāciju no mapes ar vilkšanu ievilkam iekšā. Lūk šādi. Un tad tie slaidi ievilkās. Vienkārši agrāk bija poziņi, un izrādās, ka viss ir vienkāršāk nekā mēs domājam. Vienkārši no mapē atrodam šo te prezentāciju un ievelkam iekšā, un tad tie visi slaidi būs redzami. Un tiešām ļoti jāatmanās, ka sanās to pauzīte, un lūk, tā kā mēs esam ievilkuši, tad slaidshow tomēr ir nedaudz kaut kas cits. Lūk šādi. Un redzam, ka tagad mani visi slaidi ir redzami. Tad vienkārši, tad, kad esam izveidojuši šo te jauno prezentāciju, mēs ievelkam iekšā šos te slaidus, un visi slaidi mums ir redzami. Vai tik tā ideja ir skaidra? Un es vēlreiz mēģināšu parādīt, kā tas izskatās. Aha, saka, ka jā. Ļoti labi. Nē, aha, tad es vēlreiz mēģināšu parādīt. Tūlīt maz mirklīti. Ideja kāda. Jūs vienkārši no mapes šeit paņemiet prezentāciju un kuros nospiestu peļu spogu, vienkārši ievelkiet viņu iekšā. Šādi te paņemam un ievelkam iekšā un palaižam pajā. Un pēc laika visi slaidi būs redzami. Es šajā gadījumā par šo te slaidshowu, ja es gribu izdarīt ārā, es spiežu labo poziņu un taču delete. Aha, tik tālu ir skaisti. Es jau nedaudz labi, viss, kas labi beidzas. Vienkārši šajā servisā agrāk bija speciāli poziņi, tagad vienkārši šādu pogu nav, mēs vienkārši prezentāciju paņemam un ievelkam iekšā. Tik tālu viss ir skaidrs. Tagad mēs sāksim pētīt, kādas lietas mēs varam vēl šai prezentācijai pievienot klāt. Un tas gan slēpjās šeit zem add slide. Un ir trīs, kā jau es teicu, ir trīs veidi šīs te. Mēs varam pievienot saturu. Zem saturu, ko mēs varam slide editors. Tas, ko jūs jautājāt par Zetlingā, lūk, beta versija, mēs paņemam šo te slide editoru. Mums ir arī iespēja veidot
šajā pašā neaploda servisā līdzīgi kā PowerPointā veidot slaidus. Teiksim, varam uzlikt slaidam virsrakstu, pievienot vajadzības gadījumā tekstu, video vai attēlu. Nu, teiksim, kaut kāds virsraksts, jā. Un, attiecīgi, šeit, ko mums vajag. Vai nu tekstu, vai video, vai attēlu, un tam līdzīgi. Pie kam šeit ir arī līdzīgi, ka PowerPointā iespēja izveidot šādus tādus slideshows, ja mums vajag kaut ko savādāk, un tam līdzīgi. Vai es lieku, ka šeit ideja ir skaidra, ne? Tālāk, šo es neizmantošu, tā, nesaglabāšu, un teikšu jā. Tā, skatīsimies, ko mēs varam pievienot vēl. Zem satura vēl mēs varam pievienot arī kaut kādus vienkāršākus slaidus, varam pievienot video. Es par video runājot, vetnīgā izrādās, ka ja ir dzīvā sesija, jums katram to video nerāda, bet ja jūs šo te vetnīgu skolniekiem, teiksim, koplietojot kā atstāvīgai pēcīšiem mājās, tad rādīja arī visi video. Arī šeit var pievienot gan video, gan slideshows. Un šis slideshows, tas nebija domāts tā kā es laikumā teicu, lai dabūtu slaidu, bet ja mums ir, teiksim, kaut kāda attēlu slaidrāde, ko mēs gribam iekļaut prezentācijā, tad mēs to arī varam iekļaut. Tā. Šeit ir vēl kaut kādi dažādi jaunumi nākus klāt. Varam arī audio, varam PDF dokumentu, varam pat iekļaut Twittera plūsmu. Nezinu, cik daudz visādas lietiņas varam iekļaut. Es nezinu, kā ir jums, man šajā brīdī saka, ka šī ir zelta konta, jo pieņem konta iespēja, bet ja es pasaku kontīni, man viņš tomēr atļauj to darīt. Vai arī jums tā ir? Vai tik tālu ir skaidrs, vai ir kādi jautājumi vēl? Tad šis viss, nu, piemēram, mēs gribam, teiksim, paņemsim kādu video, mēģināsim pievienot. Uzspiežu video, un man atliek, es viņam pasaku, kad es turpināšu, un es varu šeit šo te video adresīti ielikt. Nu, paņemšu kādu no video, pieņemsim, iešu, nu, kā to pašu datoru atmiņu, paņemšu, bet es ierakstīšu šeit jau neapod. Patīnu, vai nav kāds video par neapod. Kurš tā tīsāks, nu, kaut šo te pašu video es, teiksim, paņemšu, vienkārši nokopēju šī video adresīti, Ctrl+C, un iekopēju viņu šeit, adresu joslās, un iegūstu viņu. Es viņu atrodu, es viņu izvēlos un pasaku saglabāt. Un es esmu video. Un tagad man interesē, vai
vai tie, kas mēģina, vai jums atļaus šo te video pievienot? Jā, tas ir ļoti jauks. Tas nozīmē, ka arī jums uz kādu laiku ir pieņems visas šīs te arī papildu iespējas, kas ir premium kontam. Tā, vai ir vēl kādi jautājumi par šo te satura pievienošanu? Tad uzreiz rakstiet atmiņā, ja ne, tad mēs iesim pie nākamā jautājuma. Nav? Nākamā sadaļa ir ad web content. Šī arī it kā skaitās sadaļa, kas domāta pieņem kontam, bet man ļautu izdarīt. Un es, teiksim, ielikšu adresīti neapod, teiksim, to pašu www.nearpod.com. Un spiedīšu uz paglabāt. Nozīmē, ka šajā brīdī es tajā vietā, tā, kur mēs pielikt, paskatīsimies, kur viņš jūs efekts, nozīmē, ka mēs arī beigās atcerēsimies, kā tas viss darbojās reāli dzīvē. Viņas saka neatļauj. Arī pārējie neatļauj. Agnēs saka neatļauj. Tā. Tikai zelta. Tā, jautājums, kad jūs paņemiet, teiksim, pievienot saturu un paņemiet šo te video, vai jūs, šeit nē, labi, paņemt kādu citu. Šeit var paņemt to poziņu kontīni, un tad kā viņam vajadzētu atļaut. Tā kā vienkārši, tā kā viņš jums saka par to kontu, šeit var paņemt to poziņu kontīni, un tad viņš it kā atļauj. Aha, tas nozīmē, ka cities arī jums šai iespējai tomēr vajadzētu strādāt. Labi? Jā, ok. Un tagad būs pati interesantākā sadaļa, un tā būs sadaļiņa activity, kurā mēs varam jau likt klāt prezentācijās reālas aktivitātes. Un es saku, ka šeit, tā, kad skolēni šīs te aktivitātes pildīs, jūs redzēsiet, ko katrs un kā ir izdarījis. Bet mēs, kā jau es teicu, mēs to visu arī izmēģināsim. Kas tad mums ir šeit zem aktivitātēm? Open-end questions. Šeit es vienkārši ierastu jautājumu, uz kuru skolēni sniegs rakstiski. Jāsaka, bet es jau rādīju sākumā, ka tu zini, ka vajag savā skolā uzaicināt 7 kolēģis, un tad būs veseli 6 mēneši. To es jau teicu pašā sākumā. Tad atvērti jautājums, tas nozīmē, ka mēs vienkārši varam uzdot jautājumu. Piemēram, es uzdošu jautājumu, kāds laiks ir pie jums. Un jums pēc laikā redzēsiet, kādā veidā pēc tam būs jāierasta laiks ir pie jums. Kur es man jautājumu zīmi.
Un jautājumu es saglabāšu. Tas ir viens, bet tas jau nav pats interesantākais. Dodamies tālāk. Pateiksim, ka mēs atkal gribam kaut ko vienot klāt, un mēs ejam vēl ar vien pie aktivitātēm. Nākamais ir poll. Tas ir vienkārši, balsošanas sistēma, ja, arī retnīgās tās bija jautājums un vairāki varianti. Piemēram, pie jums līsts. Es tagad tas ļoti elementāri, ja? Līsts jautājums. Un šeit būs atbilžu varianti jā, un atbilžu varianti nē. Un biežu saglabāt. Tikām arī līdzīgi kā zetnīgā šeit visu to slaidu secību jūs droši ar vilkšanu variet mainīt, un tur nav nekāda liela problēma, viss notiekās. Es tad beigās izdarīšu tā, ka labi, tad beigās vēl patīsimies, ko mēs varam šeit pievienot klāt. Ņemam pievienot slaidu un vēl vien dodamies pie aktivitātiem, kas ir viena no interesantākajām lietām. Quiz. Šeit ir iespēja izvietot nelielu testiņu, respektīvi testu nosaukums. Mēs šeit ieliksim tests. Un, teiksim, jautājumi, teiksim, kur šogad notiek olimpiādi. Un, teiksim, atbilžu variants varētu būt Rīgā. Nezinu, varbūt nav. Otrs variants varētu būt kā Maskavā. Bet visticamāk jau, ka diez vai ne, jo tur jau ātrā visi ēd to dopingu. Un tāpēc tur diez vai. Tā, kas man viss notikās? Kur mazmirīti. Kaut kas ne tās. Vēlreiz. Un vajadzības gadījumā es varu pievienot vēl atbildu variantus, un varbūt, ka tas ir Rio. Un tā, varbūt, ka tas ir Rio, bet varbūt, ka tas ir Parīzē. Kā jau es teicu iepriekšējā reizē, lai mēs izveidotu kaut cik sakarīgu testu, jābūt vismaz četrām atbilžu variantiem, jo pretējā gadījumā pastāv ļoti liela varbūtība, ka šos atbildes var uzminēt un visiem būs laba atziņas. Un līdzīgā veidā es varu pievienot vēl jautājumus, ja man tas nepieciešams, bet man ir arī jāpasaka, kura atbilde būs pareiza. Jā, Tikām varbūt arī tādi jautājumi, kur vairākas atbildes ir pareizas, un tajā gadījumā man ir jāpasaka, kuras tās vairākās atbildes ir pareizas. Un sākam saglabāt.
Vai tik tā ir skaidrs? Vai tad jautājumi nav radušies? Aha, viss ir kārtībā. Tas nozīmē, ka mēs dodamies tālāk, jo es nedaudz problēmizēju un mūsu laiks strauji iet uz priekšu. Tā. Atkal dodamies pie aktivitātēm. Un nākamā ir viena no interesantākajām aktivitātēm, kura saucās Drawit. Un tāda aktivitāte tiešām nebija pieejama servisā Zetiņš. Tā ideja ir, ka šeit jūs varat ievilkt zīmējumu. Tā. Jā, var arī uzdot matemātisku jautājumu, un ja man atmiņa nemīļ pie testiem, tad mēs aiziesim vēlreiz pie testiem, es sapratu, tā pastīsimies, jā, man bija arī iespēja šeit pie kviziem, ja es nemaldos, jā, redzam, ja mēs aizņem te uz to F-kurpiņu, mums pat tiek piedāvātas dažādas palīgs. Tur tam testam nekāda ierobežojuma nav. Jūs tos jautājumus varat likt, cik vien jums nepieciešams. Es vienkārši tagad neliku vairāk, lai īpaši nekavētu laiku. Tas tests tiešām varbūt arī liels, tur nekādas problēma nav. Tā, vai es atbildēju jautājumu Inesei? Ok, tad es atkal no šeit iešu ārā un atgriežos pie aktivitātes pieņemšanas un pie Drawit. Un šeit ir tā lieta, kur var visu vairāk darboties skolotāju fantāzija. Jo šeit es varu iedabūt iekšā kaut kādu zīmējumu, vai arī, labi, pirmajā variantā es varu likt viņam kaut ko zīmēt. Un zīmēšana ir ļoti ērti no planšetēm. Un šeit es, teiksim, uzliksim, ka uzzīmējiet sauli. Bet tam jums arī būs iespēja redzēt, kā tas notiek, sauli. Nu, šo te es atstāšu pieņemsim savu te un nekādu bildi iekšā nelikšu. Tagad es spiežu saglabāt. Tikam tā bildi, redzam, ka varam, jā, par bildiem es tu runāšu, saku saglabāt. Tagad es paņemšu vēl vienreiz šo te pašu aktivitāti, kura mums saucās Drawit, un mēģināšu kādu bildi ielikt no savu datora. Tā, man bija speciāli sagatavota mapīte. Tā, tas bija pie šeit. Jā. Nu, pieņemsim. Pieņemsim šādu te bildīti. Šī jau paņemam mums bildīti un aktivitātes laikā, piemēram, skolēnam būs ar savu planšetes datoru angļu valodā, piemēram, jāieraksta attiecīgie ķēmiņa daļu nosaukumi. Nu, šajā gadījumā es ierakstīšu, ierakstiet atbilstošos vārdus. Es pat neesmu arī ierakstīt tos vārdus. Un šeit, patiesībā šeit var dabūt iekšā jau kāda veida zīmējumu, ko tik var izdomāt.
vai kaut kādu, teiksim, kaut kādu darba lapas fragmentu ieskanīt, vai kaut ko, un šeit ir pilnīgi viss tikai un vienīgi atkarīgs no skolotāja izdomas. Paņemsim, pievienosim vēl kādu piemēru. Un vairāk variantu sagatavot. Nu, kaut teiksim, te bija jautājums par matemātiku. Es varu ar šādu šajā gadījumā to skolniekam ar planšeti būs jāieraksta vajadzīgie rezultāti. Varētu būt tāds. Nu, kāds mums vēl varētu būt? Paskatīsimies vēl kādu variantu. Paņemsim, pievienosim aktivitāti. Tad šeit var pilnīgi jebkāda veida zīmējumu. Tā, nu, piemēram, kaut vai šāds. Jā. Teiksim, šajā gadījumā ir vienkārši zīmējumu var vilkt un var arī spriest ar poziņu browse māju failu. Tur ir abi divi varianti. Līga Līgities to zīmējumu, kas ir datorā, jeb es īsti nesapratu jūsu jautājumu. Nu, zīmējumu es varu ieskanīt, un ar to zīmējumu būs tāds pats datora attēls, un jūs viņu varēsiet šeit dabūt iekšā. Vai Ligita sapratā? Aha, viss kārtībā. Tā kā, jā, man kaut ko vien, arī, jā, tieši tā, jūs pat šo te uzdevumu attēls formātā sagatavot ar roku, ieskanīt un izmantot. Tāpatām, bet tāpatām arī, ja internetā Google meklētājā, teiksim, ierakstīt jau worksheets, tad jūs ļoti daudz dažāda veida uzdevumu veidlapas un tur attieksmi var izmantot gan pilnīgi, gan daļēji. Nu, šeit pilnīgi viss ir tikai un vienīgi atkarīgs no skolotāja fantāzijas. Vai visiem šī ideja ir skaidra? Jā, Agra saka, ok. Jā, ok. Tā, un vēl viena no aktivitātēm, ko šeit var pievienot, kura arī nav pamata studiju kontā, bet, nu, ja jums šis sevis patiks, kā jau es teicu, jautāsim 7 draugi, nu, pats tie nav skolotāji, vienkārši palūdziet kaut kādiem 7 cilvēkiem Facebookā, ka jūs viņiem nosūtīsiet ielūgumu, lai viņi tikai vienkārši pierģistrējas. Un līdz ko 7 būs reģistrējušies, tā arī jums vesels 6 mēneši būs zelta konts. Nu, un pēc tam, ja servis ļoti iepatīkās, tad ejam pie skolas direktoru un sakam, man viņu ļoti vajag, lūdzu, lai skola noteikti. Vēl pēdējais variants ir šis te fill in blanks, ka mēs varam uzdevumu ar izlaicījiem vārdiem. Ideja, kad šeit es vienkārši iekopēju kaut kādu tekstu. Nu jā. Es domāju, ir pilnīgi pareizi. To vajag septembra sākumā arī. Skolas biedrība neļauj pārējiem svēršaniem filmām. Jā.
To nemaz nezināju. Rekā. Nu, tad tur ir jādomā kaut kā savādāk. Gan jau, es domāju, ka kaut kādu risinājumu jau var atrast. Tā. Nu, teiksim, šajā gadījumā es vienkārši paņemšu Ojāru vāciešu dzejoli. Teiksim, literatūras skolotājs viņus ir līdz iemācīties. Paņemšu kontroli tā. Paņemšu viņu to viņās nokopēšu. Tā, tagad kontroli C. Un mēģināšu viņu iekopēt šeit iekšā. Es vēl varu fona krāsu izvēlēties, nu, un, teiksim, vienkārši kontroli C, vai varu arī attiecīgi tekstu ierakstīt. Tā, kontroli, vai, nē, šitā. Tagad tekstu esmu iekopējis, tieši uz podziņu next, un pēc tam vienkārši ar pēdzu klikšķi uzklikšķinu uz vārdiem, kuri pēc tam būs skolēnam jāieraksta. Nu, pietiks pagaidām. Un sāku darīt. Nu, tās ir visas tās lietas, ko es varu iekļaut, pēc tam es varu brīvi mainīt secību, slaidus brīvi. Teiksim, kaut ko pamainīsim. Tā. Tad, kad man tas viss ir izdarīts. Reku mani vēl, tad es bišķiņu te vēl pamainīšu to secību, redzam, ka ļoti ērti. Nu jā. Vai jau būtu kaut atteiksim izdarīt tā, ka to servis, teiksim, nopērk pats skolotājs un pēc tam vienkārši izdomā, kādā veidā skola par to, teiksim, pēc tam samaksā. Tā. Šito slaidu es dzēsīšu ārā. Tā. Un tad, ko mēs tagad darīsim, mēs mēģināsim tagad šo te visu izskatīt, kā tas izskatās reāli dabā. Ja reāli, kā mēs šo prezentāciju varam nodot skolāņiem un pēc tam paskatīties atskaiti. Tā, šeit pie settingiem vēl es varu uzlikt nosaukumu. Un šeit mēs vienkārši uzlikšu neapodus. Un tad var arī, teiksim, izvēlēties kaut kādu aprakstu iedot, var izvēlēties, kurai klasē tad būs domāts, kā arī var kaut kādu mācību priekšmetu. Nu, šajā dienā mēs izvēlēšos kaut kādu citu. Un sāku saglabāt. Tā, šeit laikam saglabāšanas, šeit es augšā redzu, cik vielu, jā, es pēc tam beigās parādīšu, kurās visas maksas var redzēt. Tā, tā, ka tas ir izdarīts, šķiet, ka šeit nekas jāsaglabā nebija, ka viņš uzreiz automātiski man ir viss saglabājies, es tagad eju uz My Library. Redzu, ka mana prezentācija šeit ir. Un tagad es mēģināšu laist dzīvo sesiju. Jo es tagad gribu šo prezentāciju nodot dzīvajā sesijā skolēniem, tad man vispirms tiek lūgts saglabāt izmaiņas.
Un tagad ir divi varianti, bet patiesībā šis te otrais variants, tas ir atkal tikai pieejams zelta kontam, bet es domāju, ka šajā vidī neapkots ļauj arī visu šo te vīnu izmantot. Tā ideja ir kāda. Ja es piepošinu live session, tad mums tā būs dzīvā sesija, kuru mēs tuņās ar jums realizēsim. Tātad, ja es izvēlos studenu passage, tas nozīmē, ka es attiecīgi šo te izveidoto darbu varu skolāņiem uzdot kā mājas darbu. Ja dzīvajā sesijā visu, kas ko un cik ilgi jādara, regulēs skolotājs, tad mājas variantā arī brīvi skolāns pats izvēlēties, kādā secībā un ko un kā skatīties un pildīt. Šajā gadījumā es ņemšu laist dzīvo sesiju. Tā, lūk. Tagad mums ir šis te kodiņš. Šo te kodiņu sev atzīmējies. TUZVC. Redzam, ja? Pat nav svarīgi vai lielie vai mazie kurti. Tā, šo kodiņu sev piezīmējam. Un tagad es atkal bet tagad šis te kodiņš, kur jums ir jāieraksta. Viņas parādīšu. Tagad ieejam pa jaunu tajā neapkodā. Tā, iesim vēlreiz. Tā, es tagad mēģināšu izlagoties ārā, lai varētu parādīt, kur jums tagad tas kodiņš ir jāieraksta. To kodiņu, ieiet lapā, tāds lodziņš join a session. Un šajā lodziņā jums ir jāieraksta šis te kodiņš, PUZVC. Tā, pamēģināšu. PUZVC. Nepareizi kaut ko uzrakstīju. Kā nebija. PUZVC, tā, PU. Man tikai te nepareizi. PU. Te kaut kas lasīties akām pa daudz. VZC. Un pēc tam to būziņu, lai netiktu klāt. Kāpēc, ko es atkal? PUZVC, PUVZC. PU. Vai jums izdevās tik iekšā? Jā, redzu kļūdu. Nē, PUVZC. Man viņš nevar, laikam, tāpēc, ka es nevaru vienlaicīgi ieiet. No tā. Labi, okei. Mabūt. Vai visiem izdevās ieiet iekšā? Tā. Ko jums tagad jautā uz ekrānu? Vai jums lika ierakstīt savu vārdu uzvārdu? Tā, man kaut kas jā.
Jā, tas viss kārtībā. Vai tad visiem izdevās pieslēgties? Jā, vārdi, jā, pēc tam būtu svarīgi, lai jūs tajā lodziņā ierakstītu savu vārdu uzvārdu. Es redzu, ka man ir tikai 11 cilvēki pieslēgušies, es viņam patīšos, 13, un tagad tie, kas ir, kā es kā skolotājs uzreiz redzu, kuri cilvēki ir pieslēgušies sesijai. Man šie mirkļi ir tikai 13 cilvēki pieslēgušies. Man liekas, ka es vēl kādu mirkļi gaidu. 14 ir. Tad, ja jūs šo prezentāciju klasē, jūs sākumā pagaidiet, kamēr visi skolēni šai sesijai ir pieslēgušies un tikai tad sākam. Tā, man neizdodas tā Vaira. Vai jums neņem to kodu pleci vai kāda cita problēma? Vai nevarat atrast, kur tas kods rakstām? Tur ir live session, tā mēģināsim vēlreiz. Tā. Paiesim atpakaļ drusku. Tas kodiņš jāiesa šajā te loziņā, te, kur ir mājā izdevās. Tā, skatīsimies, cik man skolēni ir pievienojušies. Nu, tikai 16, bet tā, cik mums ir iekšā. Un vajadzētu būt tikai drusku vairāk. Es vēl kādu mirkli gaidu. 16 šobrīd ir pievienojušies. Būtu pat ļoti labi, ja jūs vēl mēģināt izdzīt no tām Android ierīcēm, nu, tie, kas, teiksim, mēģināja uzņemt, tāpēc es vēl kādu mirkli pagaidīšu, lai mēs būtu vairāk, jo sesijām mēs esam šobrīd tikai 16. Bet mēs iekšā esam pārpār 30. Tā, vai Santa pastīšos, vai Santa ir iekšā, tad mēs pastīsimies. Tā, man ir Iveta, Dana, Gunita, Ilona, Ilze, Indra, Inese, Inguna, Ivars, Iveta, Julija, Lapsene, Iluta, Maija, Māra, Natālija, Sanita, jā, Sanita ir. Евгений, jums ir jāiet neappoda mājaslapā, un tur ir lodziņš live session. Un tajā lodziņā tie borti ir jāieraksta. Tā. Un mēs jau esam 18, bet vēl tā kā. Tad varbūt, ka Inese mēģina no tā sava konta izlagoties. Vienkārši pie tu tajā augšā labajā storī, kur ir jūsu profils no tava konta mēģina izlagoties un tad to neatpad mājaslapu atrast. Tas viņam vajadzētu ļaut.
Jā, 21. Vai vēl kādā neizdodas? Un tagad būtu, tā, arī, jā, ļoti jauki, jo tavu planšeti, jā, Maija, ļoti pareizi rīkojoties, jo tad jums būs reāli iespēja izbaudīt, kā skolēns pie, teiksim, izmantojot šo te planšeti datoru, kā viņš jūtās. Jā, tad ir kārtībā. Jā, tā ir jābūt. Tā, un tagad būs, un tagad gan būs tādā likmi, ka mēs tagad dosimies lēnām uz priekšu, un jums ik pa laikam vajadzēs pārsteigties starp to Big Marker lapu un to lapu, kurā jūs esat ieliegujušies. Jo Big Markerā jūs redzēsiet visu, ko redz skolotājs, savukārt tajā vietā, kur jūs esat ieliegujušies, tur būs redzams viss tas, ko redz skolēni. Un mēs lēnām dodamies uz priekšu. Līdzīgi kā zeķingā, tikko kā es pārslēdzu slaidus, tā arī jums vajadzētu slaidiem atslēgties, vai tā ir? Jā, slaidus ir tagad laika dēļ nekomentēšu, šī prezentācija lapā jums ir pieejama lejuplādē. Tos mēs vienkārši ātri braukt cauri, jo šīs lietas mēs esam izrunājuši. Tā. Un tagad ir pirmais jautājums. Jums tagad jāatbild uz jautājumu un jāiesniedz man atbilde. Un tagad jūs, un šeit Big Markerā jūs atkal redzēsiet to, ko redz skolotāji. Visu dienu līst, saka Dana. Dana jau ir iesūtījusi atbildi. BMX prasa malā. Tas nozīmē, ka vai divās šajos kursos piedalās no BMX drases, jā? Tas ir interesanti. Un es uzreiz, redzēju, ka skolotājs uzreiz redz visas atbildes. Viss, jā. Ideja ir skaidra, jā. Un es redzu, ka 89, 93, es pat redzu, cik procenti skolēni ir, jūs esat atbildējuši uz jautājumu. Un tikko kā es pārslēgšu uz jaunu slaidu, jums vairs nebūs iespēja šo te uzdevumu pildīt. Tā kā, ja, piemēram, kāds skolēns samācies un nepaldies, ka viņam šis jautājums netiks ieskaitīts. No 90% man nav viens atbildes, bet labi, dodamies uz priekšu. Tā. Kas mums tur tagad tālāk? Tālāk jums laikam kaut kas ir jādara, vai ne? Jums ir jāzīmē kaut kas, jā?
Tāpēc man šis kaut kā īsti nevarās vaļā. Kas jums tagad ir redzams ekrānam? Kaut kas... Nē, šis nav. Vienkārši braucam tālāk. Jā, nu... Jā. Jā, tieši tā, ir pilnīgi pareizi. Ja paņemt uz viņiem pareizi, tad viņi darbojas katrs savā ritmā, jā. Nu, lūk, šeit ir, jums ir arī iespēja video noskatīties. Vai arī jums visiem rāda video šobrīd? Jā, bet mēs to video neskatīsimies, lai īpaši nekavētu laiku, mēs dosimies tālāk. Jā, nu te man es esmu ātrumā pieļāvu gramatikas kļūdu un atkal jūs šajā te big markerī redzat, ko redz skolotājs. Skolotājs redz katru vārdu uzvārdu un redz, ko kurš skolēns ir atbildējis. Vai nu jauki, vai ne? Šādā veidā skolēns klasē nevar slinkot, jo visu, ko skolēns dara, kura momentā visu savā ekrānā visu to redz. Tā, nu, tad es tagad dodamies tālāk. Jā, tagad ir tests. Un jūs kā skolotājs paši nosakiet, cik ilgu laiku jūs dodat. Nu, un atkal, jā, šeit jau neapodā, jūs redzat, ka es atkal kā skolotājs redzu, kurš kā ir atbildējis. Momentā visu redzu. Un šī atskaita būs pieejama arī tad, kad šī interaktīvā nodarbība būs beigusies. Arī tad būs pieejama, teiksim, mājās skolotājiem šī atskaita. Dodamies tālāk. Nu, tad mēģinām tagad uzzīmēt saulīti un iesniegt. Protams, ka ir ļoti jauki, ja jums, piemēram, ir planšeti ar irbuli, tad tas ir daudz vienkāršāk, bet, nu, protams, ka ar datoru pēdi tas ir samērā grūti. Un atkal jūs šajā te, nu, mēģinam tā ātri uzzīmēt. Aha, redzu jau, kad saulītis sāk nākt iekšā manā ekrānā. Arī tagad tie, kas ir uzzīmējuši, tie atkal tajā big markeru logā redz, ko redz skolotājs. Tātad ir Māra, ir Natālija uzzīmējusi, ir Nika ir uzzīmējusi, un Ligita, un zīmējumi sāk nākt iekšā. Jā, redzu, ka vēl daži vēl zīmē. Mirklīt pagaidīsim. Jā, te jau redzam, ka ir pat Ivaram ir saulīti, kuri ir uzvilkusi
brilles, droši vien, kad tāpēc viņa neredz, kur nākt un visu laiku liet. Labi, dodamies tālāk. Es pieņemu, ka es laiku jums vairs nedodu. Nu, tev jums nākamais uzdevums. Jā, dati uzzināja saulīti arī tā ļoti jauks. Vai nu tagad ir skaidrs, kāda veida efektu ar šiem te zīmējumiem var panākt? Tur ir arī iespēja dabūt tekstu, un iespēja arī tekstu rakstīt ar klājastūru. Tur skaties, jums ir tādas vairākas iespējas. Tak. Marķinu krāsas teikusies klāmī. Aha, redzu, ka jau sāk ienākt atbildes. Nu labi, ar šo jūs ļoti nemocīšu, jo man ir vienkārši svarīgi, lai jūs to ideju saprastu. Nu, vienkārši, un atkal, jā, šajā te Big Makerā jūs varat redzēt to, ko redz skolotājs. Lūk, atbildes ienāk. Nu, teiksim, šāda veida uzdevums jau droši vien, ka skolēņiem prasīs ilgāku laiku, vai ne? Labi, dodamies tālāk, jo šeit ir vienkārši ļoti svarīgi saprast. Nu, tā, vajag vienkārši interaktīvo tādu izslīt ārā, nu, viss. Jā, tieši tā, Agnes pareizi saka, ja es esmu projektors un arī tieši tā. Atdodamies nākamo, jo šeit ir vienkārši ļoti svarīgi saprast, kāda veida efektu. Šeit, kā jau es teicu, viss ir atkarīgs tikai un vienīgi no skolotāju izdomas, cik viņš interesanti šo te zīmējumu ar šo te attēlu var izdomāt šo te zīmējumu skolēnam. Nu jā. Es domāju, ka ideja skaidri, mēs vienkārši dosimies uz priekšu. Tā, nu jā. Nu, pieņemsim, prezentācija ir beigusies. Tagad prezentācija ir beigusies. Aha, man pat ir iekšā bijuši veseli 29 dalībnieki. Tagad tā, prezentācija es esmu beidzis. Tālāk es dodos uz Neapolu. Puku. Un šeit ir podziņa N6, es pasaku, ka es šo te sesiju beidzu. Man prasa, vai es vēlos beigt sesiju. Un ka jūs visi no sesijas tiksiet izmest ārā. Es saku jā. Es sesiju esmu beidzis. Tagad varat droši pamesties uz Big Maker logu, jo es parādīšu, kur jūs tiekat klāt pie apskaitiem. Tagad es aiziešu šeit uz sākumu, pašā loga augšējā kreisajā stūrī, un ko es jums rādīju, te podziņa reports, jau atskaitis. Un šeit
ir glabājis pilnīgi visas manas dzīvās sesijas. Reku man ir arī šī te neapoda, tieši būtiņu. Jā, man varbūt arī ar vienu un to pašu prezentāciju man varbūt bijuši vairākas sesijas. Tad viņš katrai sesijai šo te atskaiti glabā atsevišķi. Un tad es tagad paņemšu mūsu šīdien sesiju. Un man ir lūk tik smalka atskaite par visiem uzdevumiem. Es varu uzties uz katru, teiksim, kvizi, aptaujas, visu varu dabūt, visu varu redzēt, atvērtie jautājumi, redzes nāki, kurš ir atbildējis, un arī visi zīmējumi man ir pieejami. Es mājās visu varu ļoti jauki apskatīties, kas stundas laikā ir noticis. Un pieņemt lēmumu, kuram likt 10 balles, un kuram varbūt tikai 1. Tā, tas saka, un pēc tam es arī šo atskaiti varu liepodīt gan PDF formātā un vēl dažādos veidos. Tas tā ļoti īsi par šo servisu. Sākumā mums gadījās neliela aizķeršanās, un tāpēc nedaudz mums ir sesija ievilkusies, vai ir kādi jautājumi. Es mēģināšu nu jā, Ivar, tev taisnība par tām balēm, tas bija tāds, protams, joks. Bet, patiesībā jāatņem zīmējumiem sataisa visāda veida uzdevumus. Es domāju, ka tu vari arī 10 nopelnīt. Kāpēc nē? Jā, par mājas darbu. Es domāju, ka mājas darbu jums nav grūti uzminēt. Es gribētu, lai jūs izveidotu sev vienu interaktīvu prezentāciju un parādīšu, kā to varēs ar mani koplietot. Varbūt, ka pat nē. Es domāju, ka es pat uzstāju, kā var viņu koplietot. Es aiziešu uz bibliotēku. Un tas ir droši vien, ka tas telefonos gāja lēnāk, bet es arī varbūt pārāk ātri tos uzdevumus pārstāju, bet tā bija tā galvenā doma, lai jūs vienkārši saprast, kā tas viss notiek. Prezentācijas koplietošana ir zem, tā kā paņem podziņu edit. Jā, tad, kad esam tad ir podziņa share, tā, kur tā bija koplietošana. Kaut kur bija un kaut kur atkal neredzu. Tā, settings laikam bija. Nē, mēloju, tikko redzēju. Prezentācija, tā, koplietot. Nē, mēloju. Eju atpakaļ uz bibliotēku. Jā, ka tās programmas nelieto ikdienā, tad ik pa laikam gada, tas ir šeit, ka uziet augšā uz prezentāciju, labajā pusē ir tādi 3 punktiņi, un tie ir pārāk var koplietot, dublēt, eksportēt uz PDF-u, arī šeit ir iespēja piekļūt šim te atskaitei, un
ja uzliek podziņu share, attiecīgi ierakstu e-pasta adresīti un vienkārši nosūtu. Ir arī iespējas citas, kā varam viņas, teiksim, prezentāciju kopietot Gmailā un citās vietās. Es pieņemu, ka tā podziņa šeit ir arī apakšā. Jā, viņa ir vairākās vietās. Vēl man ir jautājums, kā jūs šķiet, par tām veķiņas prezentācijām, apakā man tomēr ir jāuztaisa forma līdzīgi kā Sokrates 2, lai mēs visi redzētu viens otra veķinga prezentācijas. Vai jums šķiet, ka tā būtu laba doma? Jā vai nē? Jā, tas nozīmē, ka es uztaisīšu Google formu gan tām veķiņu prezentācijām, gan arī tām neārpus prezentācijām, un vienkārši jūs līdzīgi kā Sokrates tās ieliksiet formā, jā? Bet to es jums tad rītā, visticamāk, tā e-pastā aizsūtīšu un pateikšu. Vai ir vēl kādi jautājumi? Es domāju, ka tu te īstumā bija izstāstījis, ierakstu es slēgšu laukā. Ja saka,